iemācīsimies dažādas praktiskas satura uzdevumus par decimālu daļu saskaitīšanu. Tas būs tāds apkopojums par visu, ko mēs šonedēļ darījām. Tad praktisku ievirsi, kur tā visu var pielietot. Un, lai iesāktu stundu, vispirms atcerēsimies, ko mēs iemācījāmies iepriekšējā reizē. Un te es aicināšu jūs vispirms patstāvīgi atrisināt dažus piemērus. Nu, lūk, un te būs tie solītie piemēri. 4 piemēri, kur vajag atrisināt attapīgi. Tad došu jums pāris minūtes laika, izdomāt, kuru stratēģiju, kur jālieto, un tad jūs man pastāstīsiet. Nu, labi, sāksim apspriesties. Tad Toms mēģinās tā aši saprast, kas te notiek. Ok, nu kā parasti, kurš piesakās izstāstīt pirmo piemēru? Es varu? Anna-Marija droši, jā. Nu, un Greisi varēs B piemēru tad pastāstīt, ok? Es pieskaitīju vienu veselu, kas būtu 9,76, un es atņēmu 0,01, kas būs 8,7. Tad šī 0,9 vietā tu uzrakstīji viennieku, tu viņu tā kā, nu, it kā nopaļoji uz augšu, 8,76 palika kā ir, tāda 0,99 aizstāja ar 1,00, es varbūt varu tā pierakstīt, un tad, lai būtu pareizi, tad vēl ir jāatņem 0,01. Jo, ja šos divus atņem, tad sanāk tieši 0,99. Labi, un tad Anna-Marija stāsta tālāk. Un tad es saskaitīju, kas ir 9,75. Jā, tad te var saskaitīt 8 veselie un 1 veselo, jo aiz komata ir 0, tā kā tur paliek pāri tie paši cipari, kas ir. Un ja no 9,76 atņem 0,01. Es it kā vēl nesamācījušies atņemšanu, bet jūs jau paši izsacinājāt, kā tā strādā. Tas patiešām ir 9,75. Ļoti labi. Un forši. Tagad Greisi ieteica, ka pastāstīs otru. Ko tad mēs atņemšanu nākamajā stundā ņemsim? Jā, tieši tā, bet jūs jau visu zināsiet tur. Tad būs pavisam viegli. Ok, tad Greisi slēdzies klāt un pastāsti. Es vienkārši tā kā sagrupēju 3,8 un 1,2. Super, jā, māc. Tad grupēšanas paņēmiens. Un kāpēc tu tā darīji? Kāpēc pirmais ar pēdējo? Jo, 7,9, nesanāk kā 10. Jā, tā kā šīs 10 daļas saskaitot kopā ar 8 vai ar 2 neizveidojas vesels skaitlis, vai ne? Tieši tā. Jā. Nu, ļoti labi. Un saskaitot šos sarkanos skaitļus, kurus es esmu pasvītrojis, tev sanāca cik veselie? 5. 5. Es priekšstīšu varbūt kādu 5,0, lai būtu vieglāk izsakot līdzi, un tad pieskaitam klāt vēl 7,9. Tagad ir pavisam viegli saskaitīt, tikai veselie jāsaskaita. To sanāca? 12,9. 12,9. Paldies tev, pilnīgi pareizi. Nu, superīgi. Tagad C piemēram, man liekas, ka Laura bija pieteikusies. Jā? Nu, stāsti. Man bija pareizi. Super, jā. Man liekas, ka C varēja izmantot tā kā 2 variantus. Jā. Varēja nopaļot un varēja vienkārši saskaitīt. Aha. Un kā tu darīji? Es vienkārši saskaitīju, jo man vienkārši saskaitīji. Vieglāk. Jā. Ļoti labi. Tātad es mēģināšu tad rakstīt līdzi. Tātad tu droši vien kaut kur maliņā, jā? Ne jau turpat, piemērā. Uzrakstīji vienu virs otru, ja? Un tad stāsti, kā tu bija pareizi jāraksta otrs skaitlis. 0 zem 0, komata zem komata un 98 zem 98. Nu, mācis, tieši tā, tad saskaitot un arī atņemot, pateikšu arī uzreiz uz priekšu, ka arī atņemšanā būs tieši tāpat, ir jāraksta komats virs komata, ja? Labi, nu stāsti tagad saskaitīšana. 8 plus 8. Ir 16. Pēc rakstam 6 un 1 galvā. 19 sanāk. Jā. 1 galvā. Un tad 1. 1. Nu, tad komats. 1 ir komats. Un pēc 1 ir, jo komati ir, kur visi ir smuki tādā vienā kolonnā. 1 ir otrā. Atbilde ir 1,96. Paldies tev. Bet, kā Laura pieminēja, tad patiešām šo piemēru var atrisināt arī ar nopaļošanas paņēmienu, aizstājot katru no šiem saskaitāmajiem ar vienu veselu. Ja, tieši tā, vienu veselu. Ok, nu forši. Tāda, kurš piesakās... Tad atņemt 4. Un tad atņemt 0,04 tieši tā. Varbūt tad uzrakstīšu. Tad patiešām mums 0,98 vietā būtu 1, bet uzreiz mīnus 0,02. Jo tādējādi es dabūju 0,08, 0,98 piedošanu. Tad otru skaitli es aizstāju arī ar to pašu.
Un tad šeit atkal ir grupēšana, ka man ir izdevīgi vispirms saskaitīt šos te veselos skaitļus, abus vienniekus, un tad atņemt to 0,04, par ko Niklaus tikko pieminēja. Nu, forši, ļoti jauki. Tagad D piemērs, kas piesakās D piemēru? Es nē, bet es tikai zinu atbildi. Tad, ja tu zini atbildi, tad tu droši vien mācētu arī izstāstīt, kā tu darīji. Nemācētu, es nemāku izstāstīt. Tu nemāki izstāstīt. Nu, varbūt pamācamies tad kopā. Nikola, varbūt tu vari pamācīt, tad kā tev vajag, ko tev vajag darīt? Es vienkārši Tā. Nikola, runā? Es vienkārši visu saskaitīju. Tu vienkārši visu saskaitīji. Nu, labi. Tas ir prieks, ka tu lieto vārdu vienkārši. Tad tu saskaitīji tā pēc kārtas visu, tā kā 2,91 saskaitē tādā secībā, ja? Jā. Ja? Labi. Nu, var arī tā, tas būtu tāpat kā C piemērā Laura darīja. Bet tagad varbūt tās, kas Amanda piesakās pastāstīt, kā vēl varēja darīt. Es vienkārši saskaitīju 4,83 ar 1,17. Jā, es arī darītu tāpat. Varbūt Amanda vari pastāstīt, kādēļ ir izdevīgāk vispirms sākt ar šiem diviem saskaitāmiem. Jo mēs dabūsim uzreiz 6. Jā, tur būs veselie 83 simdeļas un 17 simdeļas. Jā, tā kā Nikola, kas tur vēl Emīls, jā, pievēršat uzmanību tam, ka šeit, ja es tā saskaitu šīs te simdeļas, jā, 83 simdeļas un 17 simdeļas, man kopā sanāk 100 simdeļas. Okay? Nu, lai būtu pavisam pareizi, man būtu vēl jāraksta arī zem daļsvītras simtnieki. Tas ir simdeļas, arī šīs ir simdeļas. Nu, jūs visi to zinat, mēs jau to esam mācījušies iepriekš. Šeit arī ir 100. Un tad tas, kas man ir jāsaprot, ir, ka dalot 100 ar 100, cik tas ir daudz? Viens vesels. Viens vesels, jā, Artur, pilnīgi pareizi. Un tagad es to vienu veselo lieku klāt vēl pie pārējiem veselajiem. Pie 4 veselajiem, pie 1 veselā un vēl arī pie šī 1 veselā. Nu, lūk, saskaitot kopā, tie ir 6 veselie. Madara fokusējas uz stundu tagad. Es lasu čatu un saprotu, ka tev ir jāatgādina, ka mēs tagad mācāmies. Ok, un pieskaitot klāt 2,91. Man ir 8,91. Tieši tā, jā, pilnīgi pareizi, jā, jo no tiem sarkanajiem veselajiem skaitļiem sanāca šķiet, ka 6, vai ne? Varētu tā būt? Jā. Galā atbilde ir 8,91. Nu, mālači, super, mēs esam atcerējušies, kā strādā šī attapīgā saskaitīšana, jā, tā kā šīs pašas metodas. Pat labam pieķersimies tam, kāda tad ir tie praktiskie uzdevumi. Viens no praktiskiem uzdevumiem ir tad, ja jums ir jāizrēķina perimetrs. Iedomājies, piemēram, perimetrs kaut vai istabai, vai perimetrs kādam zemes gabalam, piemēram, ja tu gribi būvēt žogu apkārt, vai vēl kaut ko, jebkuru dzīves situāciju, kur vajadzīgs perimetrs. Un tad šie garumi var būt izteikti ar decimālu daļām, un es gribētu jums piedāvāt vienu tādu piemēru, tāds pavisam, tā kā rekord ir 3 piemēri, un tagad jūs varat izreikināt perimetru katram. Visi atcerās, ko nozīmē perimetrs? Šis te vārds. Jā. Jā. Jā, viss. Vēl neesmu aizmirsis. Vēl neesmu aizmirsis. Rekur jau teica priekšā, ka tas esot visu malu garumu summu. Tad tā piemērā, tev būtu jāraksta A. Perimetrs apzīmē ar lielo burtu P. Ir vienāds. Tad man ir jāsaskaita visi šie malu garumi. Tātad vienalga kādā secībā, tāpēc, ka jūs zināt, ka no saskaitāmo secības nekas nemainās. Summa paliek tāda pati. Tad 2,4 plus vēlreiz 2,4. Atkal 2,4. Un vēl vienreiz 2,4 plus 3,8. Šeit es pieļauju, ka daudzi pamanīja to, ka šo varētu pierakstīt kaut kā īsāk. Visu šo te. Es tā darīju, tā kā 4 reizes 2,4. Jā. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Tad šeit patiešām varēja rakstīt, tā kā Laura saka, 2,4 reiz 4, jums ir 4 vienādas malas, plus 3,8. Bet, piemēram, ja jūs to nepamanījāt, arī nekāda vaina nav. Jo, principā, šo reizināšanu mēs mācīsimies tikai 6. klasē. Bet, ja jūs jau tagad to pamanījāt, arī ļoti labi. Ok, un tāda, labi, cik tad sanāk tie visi zaļie skaitļi, ja saskaita viņus? 9,16. Tas ir tikai 9,6. 9,6, ja? Jā, 9,6. 9,6.
un vēl 3,8. Pareizi? Ja? Jā. Labi. Nu, ok. Nu, te laikam nekāda īpaši atapīga metoda, laikam, ka nebūs, ne? Pēc var saskaitīt kaut vai, nezinu, stabiņu. 13,4. 13,4. Jā, 13,4. Atceramies arī mērvienību rakstīt atbildē. Tie ir centimetri šoreiz. Nu, labi. Un tad, nu, vēl vienu piemēru. Tad pieņemsim, B piemēru. Jūs varētu tagad tā atrisināt. Tad to C piemēru nē. Taupīsim laiku kādam citam uzdevumam. Var teikt atbildi? Vai... Jau ir, jā? Jau ir izdarīts. Ok, nu saki. Tas B. Man sanāca 14,9. 14,9 centi. Tā var būt? Jā. Nē, man tā nesanāca. Tev tā nesanāca. Nu, labi. 15. Zini, kā ir? Šajā situācijā es tev teiktu tā, ka šeit, manuprāt, ir ļoti izdevīgi izmantot grupēšanu, ja paskaties. Ja tu, piemēram, saskaitītu 2,3, 2,3 un 3,4 vispirms, kā pirmos 3 saskaitāmos, bet savukārt 2,5 un 4,5 atsevišķi, tad, manuprāt, vai tu pamanīji, kāpēc es izcēlu šos kā vienu? Nē, jā, es tagad sapratu, kas man bija par kļūdu. Tu saprati, ja? Es nepareizi norakstīju. Ok, nu tā arī gadās, bet, okay, bet vai šo ideju varēs saprast, kāpēc es viņus saliku tieši šādā secībā? Jā, Tāpēc, ka tā ir vieglāk, jo tā kā tur sanāk 4,6 un tad 6 plus 4. Aha, jā, Tas 4,6, sanāk vesels. 6 desmitdaļas pēc sagrupēt. jā. Var sagrupēt, vieglāk sanāk saskaitīt. Jā. Tur veselie sanāk no tiem sarkanajiem 10,0? 8. 8. Jā. 8,0. Es rekur arī nokļūdījos. Tas nekas. Un tad pēc tam zaļajiem sanāk 7, ja? 7,0. Un redzi, kā ir, aiz komatiem abiem ir 0. Līdz ar to man tagad čatā pienāk visādas ziņas, ja? Piemēram, Nora atsūtīja pareizu ziņu, vienu es saņēmu arī nevisai pareizu. Ja es saskaitu 0 ar 0, aiz komata nevar sanākt nekas cits izņemot ko. 0. Ne? Man ir obligāti jāraksta komats 0. Var arī nerakstīt. Var arī nerakstīt. Var teikt vienkārši 15 cm, tas viss ir kārtībā. Šis bija domāts sarkanais skaitlis, nosacīt, ja? Tā kā tāds sarkanā grupa. Un šis ir tas zaļais skaitlis. Kopā ir 15 cm. Nu, forši, tad man arī sanāca 15. Superīgi. Nu, ja? Tā arī vajadzēja sanākt. Jā, ideāli. Un ja jums nesanāca, tad varbūt pārbaudiet. Un iespējams, ka jums nodara šis te paņēmiens, kur mēs saskaitam visus pēc kārtas, bet sagrupējam. Nu, labi. Tagad laiks iet tālāk. Arī viss sanāca, kur man arī Nikola raksta, ka viss ir izdevies. Ļoti labi. Un tagad viens tāds praktisks uzdevums par pāli. Jūs zināt, kāpēc pāļus upē varētu dzīt iekšā? Upē iedzīts pālis. Kas tas varētu būt tāds? Pālis, tas parasti ir tāds, dzelzbetona tāds kā stabs. Kāpēc viņu upē varētu likt iekšā? Man likās piedzērējis cilvēks, bet ok. Tas savukārt ir pālī, tad tā saka par cilvēku. Bet pālis kā tāds, tas ir tāda būvkonstrukcija. Pieņemsim, pālis var būt, kaut vai pieņemsim cilindra formā, ja? Pieņemsim, vai tāds kā, šitāds te pālis. Viņš ir iedzīts iekšā upē. Te, kur ir upes, pieņemsim, šis rūdens. Šeit ir tās upes pamatne. Ja? Un kā tu redzi, tad tas pālis ir iedzīts iekšā vēl gultnē, tā kā, tajā zemes tā kā garozā. Kāpēc kaut ko tādu vajag? Lai straumi būtu lēnāka. Lai straumi būtu lēnāka. Lai straumi būtu lēnāka, arī varbūt var iedzīt pāli. Jā, kāpēc ne? Nē, bet... Ja kāds noslīgs, tad pēkšņi viņš var kaut kur pieķerties. Lai noturētu tiltu. Lai noturētu tiltu, jā, kāds teica par tiltu. Tieši tā. Jā, pareizi. Rolands tā teica, jā, labrīt. Tieši tā. Tad, lai noturētu tiltu. Virs ūdens tilts būs aptuveni 2 metru augstumā, ja? Varētu tā gadīt. Labi, tagad jūs varētu aprēķināt šī pāļa. Mēs būvēsim tiltu, un šim uzdevumam būs arī turpināms nākamajā slaidā. Pat labāk izrēķināsim, cik tad garu pāli mums vajag. Emīlam arī pareizi. Jā? Nu jā, pilnīgi pareizi. Tā, bet dažas atbildes man pienāk tādas apšaubāmas.
Tātad, kas tad mums tur ir dots? Mums ir dots tas, ka 4,29 metru dziļā upē. Tas nozīmē, ka šis attālums, lūk, šeit, šis te sarkanais attālums ir 4,29 metri. Tas ir pašas upes dziļums. Diezgan dziļš tur ir. Pēc tam, ja no tā virs ūdens, šī daļa, kas pieņemsim, es izmantošu zaļo krāsu, jā, superīgi, man rekur sasūtījās vēl vairākas pareizas atbildes. Malači, ļoti labi. Kamēr es nokomentēšu tiem, kam sanāca kaut kāda cita bišķiņa atbilde, kā varēja izdomāt? Šī ir tā virs ūdens esošā daļa, 1,79 metri. Un pēc pēdējais ir zemē iedzītā pāļa daļa, ir, pieņemsim, man būs, kur krāsu, lai es izmantoju, oranžā krāsu, rekur šeit. Tā ir 2,21 metrus. Jūs redzat, ka man īsti tas zīmējums neatbilst tiem garumiem, bet tā ir tikai skice, tas ir aptuvens. Un tie, kas pareizi secināja, tad sekiet, kas bija jādara ar šiem skaitļiem. Viņus visus vajadzēja jāsaskaitīt. Amandai pilnīgi taisnība un pilnīgi pareizi, jā. Tad man jāsaskaita, cik ir 1,79 plus 4,29 plus 2,21. Un es ceru, ka visi pamanīja, jā, rekur arī Arturam pareizi sanāca atrisināt, ka šeit ir atkal izdevīgi grupēt. Ko ir izdevīgi sagrupēt savā starpā? 1,79 ar 2,21. Pilnīgi pareizi, jā, Amanda, pastāsti, kāpēc tieši šos skaitļus. Manā piemērā tie ir skaitļi, kas ir pa malām. Kādēļ šos ir izdevīgi likt kopā vienā grupā? Jā, kad kopā sanāks 4 veselē. Jā, jo kopā sanāks 4 veselē, un tad to būs vieglāk saskaitīt. Tad 79 simdeļas un 21 simdeļa. Kopumā, lūk, šīs simdeļas veidos vienu veselo. Tas ir ļoti, ļoti izdevīgi, tad man nav jālauza galva par tiem cipariem. Mēs komatu 4 veselie plus 4,29. To ir ļoti viegli saskaitīt. Jā. Un tā pareiza atbilde, ko man rekur vairākums čatā jau uzrakstīja, ir 8,29 metri. Tie, kam sanāca 4 metri, acīm redzot, ka jūs neņemāt vērā arī to upes daļu, tā arī bija jāpieskait klāt. Tagad, kā jau Rolands pareizi teica mums, mēs tikko noskaidrojām šajā stundā, ka pāļus upē var dzīt ar mērķi būvēt tiltu, piemēram. Tad otrs uzdevums mums arī būs arī turpinājums par šo pašu upi, un tagad tas būs uzdevums par tiltu. Ja jūs tiekt līdzi, es varu slēgt nākošo slaidu. Bet laipiņu arī paceļ. Vai arī laipiņu pacelt, jā. Vienīgi laipiņai droši vien, ka tas ir labs jautājums. Es nezinu, nevajadzētu pāli. Jā, nevajadzētu pāli, droši vien pietiktu ar kādu koku mietu. Metāla stabu, tieši tā. Nu, lūk, tagad iedomāsimies, ka mums tāds rīktīgs tilts, rekur nākamajā bildē ir parādīts dzelzceļa tilts. Tikai man tur drukas kļūt. Tiltam. Dzelzceļa tiltam ir 4 posmi, rekur ir uzzīmēts. Malējie posmi ir īsāki, vidējie ir bišķiņ garāki. Un jūsu uzdevums ir, pirmais uzdevums šajā slaidā ir izreikināt, cik metru garš ir viss tilts. Mēģiniet to darīt tagad. Otrs uzdevums, tie, kas atrisina ātrāk, jūs vēl varat, zini, ko izdarīt? Atbildēt uz tādu atjautības jautājumu. Vai tas varētu būt dzelzceļa tilts pār Daugavu Rīgā? Un kā lai to noskaidrot, to jūs padomāsiet. Došu jums atkal pāris minūtes laika. Pastrādājam tagad. Varbūt Mandara varētu izstāstīt pirmo soli. Kā varēja risināt šo uzdevumu? Kāds ir pirmais solis? Skatām, man bija pareizi. Es no sākuma... Kā jau es minēju, pareizi sanāca pagaidām tikai Madarai, Hannai, Renārdam un Elizabetai. 4 cilvēki. Es no sākuma to 63,8 reizināju ar 2. Vai arī vienkārši 63,8 plus 63,8. Man sanāca... Es pierakstīšu varbūt arī ar teikumu, cik gari ir abi malējie posmi. Tātad šādā. Kopā. Abi posmi. Kopā. Cik gari ir abi malējie posmi kopā. Labi, paldies tev par šo precējumu. Un tad vai nu 63,8 reiz 2, kā tu pareizi teici, vai nu 63,8 plus 63,8. Reizināšanu mēs vēl neesam mācījušies, tad ar to nestraucties. Jā, saskaitīšu to varētu. Kāda summa sanāca? 127,6. 6 metri ir abi šie posmi malām. Metri, ja? Ok. Tātad pat labi, ar zaļu krāsu man rekur jau ir sareikināts.
pateicoties Madras palīdzībai, šis un šis. Šie abi jau ir ierēķināti. Tagad, Madras tās tālāk. Pēc tam es to 63,8, es viņam pieskaitīju to 14,7. Ok, un ja es gribu, tā tu uzzināji ko? Otrs jautājums varētu skanēt kā? Cik garš ir kas? Cik garš ir viens vidējais posms? Jā, pilnīgi pareizi. Tad no tā teksta man ir jānoskaidro arī. Kur man raksta, ka likās, ka tas 63,8 ir abi kopā. Tur rakstīts katra malējā posma, redzi? Ok, es čatā saņemu vēl papildus ziņas par to, ka tur varēja pārprast to tekstu. Labi, bet tagad, ok, Madras tās tālāk. Tad es pieskaitīju 63,8 plus 14,7. Aha, un tādēļ tev sanāca? 78,5. Jā, un tā tu, kā tu pareizi iesaki teikt, tā tu uzzināji, cik garš ir šīs vidējais posms, tas garākais. Manuprāt, bildē var redzēt, ka malēji ir bišķīt īsāki, un pa vidu pārvaredzēt. Ok, kur tas ir tas sarkanais. Un šis ir pirms pēdējais solis, jo tagad ir 78,5 reiz 2 vai arī 78,5 plus 78,5, un tad tu iegūsi arī, cik kopā ir gari tie divi vidējie. Divi vidējie sākumā? Divi vidējie, jā. Ok, labi, tad es pārformāšu. Cik gari ir abi vidējie posmi? Un tad tu saskaitīji 78,5 un vēl to pašu skaitu. Jā. Tā tu dabūji? Sanāca 157. Metri, precīzi. Jā, precīzi. Okay. Un tad pēdējais ir saskaitīt to abu, kā varētu pateikt, visus posmus kopā. Jā, es varētu rakstīt par jautājumu tā, ka cik garš ir tilts. Tu atradi kļūdu tikmēr, jā? Kāda tā bija? Varbūt pastāst mums arī, kas tur bija noticis. Man? Jā. Nē, es nesareitināju to 4. Es biju sareitinājis līdz tam 3. Man vēl palika vēl tas 4. Ok, jā, skaidrs. Tagad tu vari piebūvēt to tiltu līdz galam, pieskaitot klāt vēl vienu. Jā. Un tikmēr, kas sanāk, saskaitot šos te? Tur sanāca 284,6 metri. Metri. Un varbūt kādam pietika laika papētīt arī internetā, vai šis varētu būt Rīgas dzelzceļa tilta garums? Tas varētu atbalst Rīgai? Jā, nē? Bet vai tad dzelzceļa tiltam nav 5 tie tā kā? Iespējams, jā, vai ne? Šie posmi, tu domā. Tu zini, es neesmu saskaitījis. Man tad būtu jānoskaidro šis. Taču, jebkurā gadījumā, pat ja mēs vēl 5. piebūvētu, tas nevarētu būt Rīgas dzelzceļa tilts, jo Rīgai tas tilts ir aptuveni 850 metri. Šis ir tāds īsāks, tas varbūt ir kādā citā pilsētā. Piemēram, varbūt kaut kur Daugavpilī Daugava ir šaurāka, tad tur varētu būt šī tik garš tilts. Labi, tagad mums ir palikušas 2 minūtes, līdz ar to es izstāstīšu, kāds būs jūsu mājas darbs. Ok? Mājas darbs būs, ja? Par šo vēl palikuši kaut kādi jautājumi? Jā, nē? Ja palika, tad noteikti rakstiet čatā, es mēģināšu nokomentēt. Bet tikmēr tad... Saka. Viens jautājums. Var reitināt tā, ka tu reitini no aiz muguras? Jā. Ok, labi. Kā tu to domā? Jā, piemēram, tur, kur ir tas 78,5, 78,5 var, piemēram, tā, tu uztais atstāt, kur tās ir zīmīti, ja? Ja reitini 5 plus 5, tas sanāk 10, ja? Tas sanāk 1 sastāvs, un tad tu reitini tā 8 plus 8. Protams, jā, bez šabām. Tieši tā. Pilnīgi pareizi. Un zini, kas ir par pareizo pierakstu, mēs parunāsim arī nākamnedēļ, bet šobrīd tā var darīt, bet parunāsim par nākamajā stundā par to, kā tieši to pareizi pierakstīt. Šeit jūs varēsiet redzēt savu mājas darbu. Sveicināšu jūs to izpildīt līdz mūsu nākošajai stundai, vai varbūt mēs varam sarunāt līdz aiznākamajai, lai mums būtu bišķīt vairāk laika. Jā, mums viņu nofotografē, vai viņš būs? Es aizsūtīšu čatā.